Sveiki, mīļie skatītāji! Prieks atkal būt šodien jūsu priekšā un turpināt šī mēneša lielo tēmu vecāku stresu un rūpes par sevi. Esmu Līva Spurava, geštaltterapeite, psiholoģijas centra augsts vadītāja, sieva un mamma 2 bērniem. Šodien es gribu jūs iepazīstināt, varbūt pat nevis iepazīstināt, bet atgādināt jums par tādu tēmu kā rūpes par sevi. Man noteikti viena no mīļākajām tēmām, tīri personīgi. Ne tikai profesionāli es esmu to pētījusi, ne tikai profesionāli es esmu strādājusi ar to ar klientiem savā praksē, lasījusi lekcijas, stāstījusi un radījusi dažādus praktiskus uzdevumus, bet arī personīgi daudz esmu strādājusi ar šo tēmu, jo saprotu, cik man ļoti grūti bija kā mammai iesākt rūpēties par sevi un to legalizēt kā tādu nepieciešamu, neatņemamu savas dzīves sastāvdaļu. Nu, lūk, centīšos jums šodien tā īsti paskaidrot, kas tad ir rūpes par sevi, kā viņas izskatās, kādēļ mēs varbūt ikdienā nespējam viņas ieplānot, kādēļ mums nesanāk rūpēties par sevi, kādēļ mums sanāk tik daudz domāt par citiem cilvēkiem un vecāku lomāt tik daudz par bērniem. Viņus noliekot pirmajā vietā. Vēlreiz atgādināšu par to, ka esmu noteikti pārliecināta, ka tas, ja mēs ieguldam sevī pietiekami daudz dažādus resursus, ja mēs rūpējamies par sevi, domājam par savām vajadzībām, tas noteikti palīdz ne tikai mums pašiem, bet arī bērniem augt laimīgākiem un apmierinātākiem ar dzīvi. Nu, lūk, tātad, kāpēc rūpes par sevi? Nu, ja mēs runājam tādā vecāku stresa kontekstā, tad rūpes par sevi ir tie resursi, ko mēs sevī ieguldam, ko mēs uzkrājam, lai mums būtu vieglāk izdzīvot šīs stresa situācijas. Situatīvos stresus, tie bija stresi, kad mēs reaģējam tātad ar stresu uz kādu ārēju notikumu, piemēram, bērna slimību, bērna pazušanu veikalā uz kādu minūtīti, pirms mēs viņu atrodam, bērna varbūt sliktām atzīmēm vai uzvedības skolā. Tātad visi šie situatīvie stresi prasa no mums resursus. Kur mēs ņemam šos resursus? Protams, ka no sevis iekšēji. Ja mums iekšēji viņu ir pietiekami daudz uzkrāts, mēs spējam viņus izmantot, lai tiktu galā ar ārējām situācijām. Protams, mēdz šīs situācijas būt arī ilgstošākas, ja bērns saslims tomēr kādu nopietnāku slimību, kas ilgst ilgāku laiku. Arī tas ir situatīvs stress, kas prasa mūsu spēkus un resursus. Lai mēs spētu to situāciju izturēt kā pieauguši cilvēki, spētu tikt galā paši ar sevi un tālāk palīdzēt arī bērniem, mums ir jābūt pietiekami lielai šai resursu bāzei. Ja mums viņu nav, tad tas, ko mēs darām, mēs kļūstam iztukšoti, iespējams vairs nespējam just to, kas mums patiesībā ir vajadzīgs, nespējam emocionāli iesaistīties un atbalstīt arī tālāk bērnus. Protams, ka iekrītot arī vainas sajūtā, pašpārmetumos par to, ka neesam gana labi vecāki. Bet tātad, lai nepieļautu šādas situācijas, kuras starp citu nereti tomēr dzīvē nāks piedzīvot, kad esam iztukšoti, kad pārmetam sev, ka esam atkal sabļāvuši saviem bērniem, vai nespējam viņus atbalstīt, vai nespējam izturēt tādu vai savādāku situāciju, mums tomēr vajadzētu atcerēties, ka tieši rūpes par sevi, un pagājušā reizē arī es jums teicu, rūpes par sevi preventīvi ir šī atslēga uz to, lai mēs spētu iekšēji justies stabili un šajās stresa situācijās spētu mierīgāk rēģēt, ar svaigāku un vēsāku galvu pieņemt dažādus lēmumus, saprast, kā adekvāti būtu rīkoties. Vecāki mēdz būt dažādi, un vecāki vieni spēja ar dažādām situācijām tikt vieglāk galā, jo viņiem iespējams ir tāda pagātnes pieredze, savukārt dažiem citiem ar pārmaiņām un dažādām stresa situācijām nāks tikt galā grūtāk. Tas, protams, ir atkarīgs no mums katra paša, bet neatkarīgi no tā, cik izturīgs jūs pats esat, vienalga mums nemitīgi ir jāčeko un jāskatās, kas notiek ar mūsu resursu rezervuāru, cik pilni vai tukši mēs esam un kādā veidā to mēs varam papildināt. Šodien pastāstīšu arī par
to, ka eksistē ne tikai fizioloģiskās vajadzības, kas ir nepieciešams mūsu izdzīvošanai un fiziskajai eksistencei. Piemēram, tas ir miegs, tas ir ēdiens, tas ir gaiss, tas ir fiziskas aktivitātes. Tas viss, kas mums sniedz šīs te pamata, tad piepilda šīs te pamata vajadzības, lai mēs varētu normāli, enerģiski funkcionēt. Otrā daļa ir šīs te emocionālās vajadzības, un tās bieži vien cilvēks varbūt pat netik daudz uztver nopietni, cik vajadzētu. Protams, ka fizioloģiskās vajadzības ir pamatvajadzības, bez kurām mēs nespējam funkcionēt, bet tomēr arī emocionālās vajadzības ir tikpat svarīgas, lai mēs spētu justies pietiekami resursu pilni, lai varētu dzīvot apmierinošu dzīvi un būt par labi justies šajā te vecāku lomā. Tomēr es bieži vien sastopos arī savā praksē ar klientiem, vairāk gan ar klientēm, kuras rūpes par sevi uztver kā egoismu. Un šeit es pilnībā varu viņus saprast, jo arī tad, kad es pievērsos šai tēmai pastiprinātāk, tas bija pēc otrā bērniņa piedzimšanas. Diemžēl pēc pirmā man nebija nejausmas, ka vajadzētu rūpēties arī par sevi un ka šis bērns nav visa mana pasaule. Tad pēc otrā bērniņa piedzimšanas es patiešām saskāros ar šo situāciju, ka es jūtu, ka es vairāk nevaru. Resursi ir iztukšoti, man vairs nav no kurienes ņemt. Dienas es spēju vien eksistēt. Protams, cenšoties būt par to labo mammu, jo, kā es teicu, mūsdienās vecākiem patiešām ir ļoti svarīgi būt labiem vecākiem, tā ir mūsu identitātes daļa, bet brīžos, kad esam iztukšoti, mēs vienkārši nespējam tādi būt. Bet tajā pašā laikā sev pārmetam, ka neesam gana labi, neesam gana bijuši varbūt emocionāli pieejami, neesam gana iejūtīgi ar bērnu runājuši, pacietīgi un tā tālāk. Un, protams, šajā situācijā tādam būt nav iespējams, jo tam ir vajadzīgi, kā jau es teicu, resursi. Šis būs vārds, ko jūs noteikti varēsiet sev vēlāk ietatavēt savās smadzenēs un paņemt līdzi tālāk jūsu dzīvē, jo patiešām no tiem ir atkarīga gan jūsu jušanās, gan spēja būt par vecāku, gan par partneri, gan attiecībās pašiem ar sevi. Kā jau es teicu, runājot par savu personīgo piemēru, man tiešām šķita, ka būt par vecāku nozīmē upurēties. Un es zinu, ka ne tikai man vienai ir bijusi tāda pārliecība, un šeit man gribētos teikt šī iekšējā greizā pārliecība, kad vecākam būt nozīmē sevi pilnībā nolikt malā un visu sevi, spēku, laiku, uzmanību veltīt tikai bērnam. Sākumā iespējams tas izdodas, bet kaut kādā brīdī mūsu iekšējā degviela tāda iztukšojas, un mēs vairs nespējam tādi būt. Un, kā es teicu, varam nonākt tādā iztukšotības stāvoklī, kad jau vairs nav skaidrs, kas tad man ir vajadzīgs, kas man iepriecina, kas man varētu palīdzēt. Jo šādā iztukšotības stāvoklī arī 1-2 dienas atpūtas nespēja palīdzēt. Ir bijušas šīs, piemēram, 2 brīvās dienas, kad bērni ir aizsūtīti pie vecmāmiņas, bet tāpatās, tad, kad viņi atbrauc atpakaļ, ir tieši tā pati sajūta, kāda bija pirms tam. Un šodien ne par iztukšotību, bet tomēr šo varat varbūt atķiksēt sev, ka tad, kad man vairs nekas neinteresē, tad, kad 1-2 atpūta, vai es nespēju mani uzlādēt, tad, kad kārtīgi izgulēšanās man vairs nepalīdz, atgriešanās pie režīma arī man vairs nepalīdz, es nezinu vairāk, ko es gribu, es pat negribu meklēt, iet runa noteikti par vecāku iztukšotību vai pat jau izdegšanu. Un šajos brīžos noteikti vajadzētu meklēt arī palīdzību. Bet, ja tomēr jūs neesat nonākuši varbūt līdz tādam stāvoklim, parunāsim par to, kā tad emocionāli arī varam parūpēties paši par sevi. Tātad, kā es teicu, pietiekams miegs, veselīgs ēdiens, svaigs gaiss, laiks dabā, fiziskas aktivitātes, tikšanās ar saviem draugiem, tuviem mīļiem cilvēkiem, kāds atslābinošs hobijs, fizisks kontakts, iespēja tikt sadzirdētam. Tās visas ir vajadzības. Tās ir gan fiziskās, fizioloģiskās vajadzības, gan arī emocionālās vajadzības. Emocionālās vajadzības noteikti ir varbūt kā nu kuram, bet noteikti visiem pamatā
būt pieņemtam, būt mīlētam, tikt sadzirdētam, iespēja gūt kaut kur fizisku kontaktu, mierinājumu. Tad, kad tevi redz, dzird, mīl, pieņem, šīs ir tās emocionālās vajadzības. Bet tajā pašā laikā, tad, kad mēs esam par vecākiem, mums rodās vēl arī dažas citas vajadzības, piemēram, tā pati laiks vienatnē. Tas pats laiks vienatnē. Ja iepriekš mums varbūt tāds nav bijis un mums ir pietiekami daudz bijis laiks, lai mēs pavadītu vieni paši, darot kaut ko, kas mums patīk, tad, kad piedzimst bērniņš, šāda vajadzība iespējams tiek frustrēta. Šādai vajadzībai iespējams vairāk nav laika. Un tad notiek šis te iekšējais konflikts. Ļoti daudz esmu interesējusies par šo tēmu, arī kā būt šajās situācijās, kad ir tikko piedzimis bērniņš, kā tad realizēt arī savas vajadzības, ja šis mazais bērniņš ir tik ļoti atkarīgs tikai no saviem vecākiem, no savas mammas, ka nespēja izdzīvot pat ne minūtīti bez viņas. Jā, un bieži vien esmu saņēmusi arī tieši šādu te atbildi no dažādiem avotiem, dažādiem speciālistiem, kad noteikti pirmos mēnešus šīs te bērnu vajadzības kļūst par primārajām vajadzībām. Un ja mēs vecāki esam iepriekš jau parūpējušies par savu resursu rezervuāru, tad šo pirmo mēnešu laiks ir pietiekams laiks un ne tik ilgs laiks, lai mēs iztukšotos pilnībā. Līdz ar to, ja mēs esam pilni resursiem, mēs spējam izturēt šos te pirmos mēnešus, kad bērnu vajadzības kļūst par primārajām. Pēc tam, lēnā garā atgriežoties pie savām vajadzībām. Un es ieteiktu sākumā vērsties tieši pie pamatvajadzībām, jo kā noteikti zina katra jaunā māmiņa, cik ļoti svarīgs ir miegs un arī jaunais tētis, protams, cik svarīgs ir miegs, cik svarīgs ir regulāras vitamīniem bagātas maltītes, cik svarīgi ir iziet ārā svaigā gaisā, kaut vai tikai vienam pašam uz pusstundiņu. Vai ne? Šīs visas lietas mums ikdienā palīdz justies labāk. Un ja mēs spējam viņas atjaunot savā ikdienā, visas nevajadzīgās lietas atmetot, kā jau es iepriekš arī to stāstīju par prioritātēm, koncentrēties uz to, kad miegs šobrīd, kamēr mazais guļ, ir daudz svarīgāks par to sakārtoto māju vai par to seriālu, ko patiešām gribās noskatīties, tad mums izdodas nedaudz jau atjaunot šos te savus resursus un domāt jau tālāk arī par mūsu emocionālajām vajadzībām. Un emocionālās vajadzības noteikti nav viena kāda silta vanna, kas vairāk ir varbūt fizioloģiska, tā nav silta tēja vakarā, varbūt pēc garas dienas, bet tās ir vairāk tās konkrētās vajadzības, kas ir šobrīd aktuālas pašiem sev. Tāpēc ļoti liels uzdevums katram mums pašam sevi ir saprast sevi un saprast to gan, ko mēs jūtam, kādas emocijas mūsos mīt un kas ar šīm emocijām slēpjas. Tātad šīs te vajadzības, neapmierinātās vajadzības bieži vien par sevi liek manīt ar emociju, ar spēcīgu emociju palīdzību. Piemēram, neapmierinātība, dusmas, uzplaiksnījums, niknums, kāda spēcīga emocija, kas pēkšņi no mums izlaužas ārā, visbiežāk signalizē par kādu neapmierinātu iekšējo vajadzību. Un šeit būtu svarīgi tātad pievērst uzmanību un mācēt tulkot, kas tad man šobrīd ir vajadzīgs. Jo tad, ja mēs spējam parūpēties par savu vajadzību, tad šie dusmu impulsi mūsos nerodās. Jo bieži vien māmas arī mēdz teikt, kā man vairāk iemācīties nebļaut uz bērnu. Es nevaru pienākt tās situācijas, atkal sabļauju. Es apsolos sev saņemties, ka es vairāk to nedarīšu, bet atkal pienāk tā situācija un atkal es sabļauju un pēc tam jūtos vainīgi un man ir kauns par to, ko es esmu izdarījusi. Gribētos mums visiem to visu mācēt, bet tas nav tik vienkārši tādā ziņā, ka vienkārši saņemties un nākošais to nedarīt nav iespējams. Iespējams tā ir iemācīties un paskatīties, kas tad stāv mums aiz šīm te dusmām, kas par vajadzību. Iespējams, šī te vajadzība ir
visu laiku esmu pārgurusi, neesmu varējusi izgulēties, strādāju mājas darbus, eju uz darbu, tiek galā ar visiem saviem pienākumiem, man nav neviens, kas nāk palīgā. Tātad mana pamat vajadzība šajā brīdī ir atpūsties, izgulēties un palūgt palīdzību kādam cilvēkam, lai nāk man palīgā. Ja es ilgstoši šīs savas vajadzības neapmierinu, protams, ka man radīsies dusmas un tās nāks ārā kaut kādā situācijā, pie izgāstas krūzītes, pie raudoša bērna, pie uzvedības kādām problēmām, kas saistītas ar pašu bērnu. Nu, lūk, tā tad pastāstīju jums par fizioloģiskajām vajadzībām. Tās noteikti apmierināt sākumā ir visvieglāk, un es ieteiktu it sevišķi pašiem jaunajiem vecākiem par viņām ļoti, ļoti īpaši piedomāt, jo, kā es teicu, miegs, uzturs, svaigs gaiss, fiziskas aktivitātes, laiks, kaut vai nedaudz vienam dienā ir ļoti, ļoti svarīgas un vajadzīgas, lai mēs spētu tālāk izdzīvot. Un emocionālās vajadzības tālāk ir tās, kuras mēs varam atrast aiz mūsu emocijām. Un vislabāk, ja, protams, ka mēs nesagaidām šos te emociju uzplaiksnījumus, bet sākam klausīties sevī, kaut vai šīs te pastaigas laikā, kas man šobrīd ir vajadzīgs, piemēram, apskāviens no partnera, kāda saruna par to, kā jaunā māmiņa vai jaunais tētis jūtās ar speciālistu vai ar partneri vai ar kādu tuvu mīļu cilvēku vai draugu. Vai tā ir palīdzība, kas ir nepieciešama no kādu tuvinieku puses, kas būtu tas pats bērna izvadāšana, piemēram, uz skolu un atpakaļ. Ja mājās ir, piemēram, maziņš bērniņš un lai tas nav jādara kopā ar mazo bērniņu, tad palūgt ārpusē palīdzību. Vai tā varētu būt kādas siltas maltītes pagatavošana vai mājas iztīrīšana, tad, kad patiešām mājās ir maziņš bērniņš, lai mamma var aiziet pagulēt. Nu, lūk, šīs visas rūpes, ko mēs izrādām paši sev, ir tas pamats, lai tālāk mums ir vieglāk izturēt šīs stresa situācijas, kuras būs. Mīļie vecāki, būt par vecāku ir gan brīnišķīgi, gan arī stresa pilni un varbūt arī grūti, jo, protams, kad ir ļoti daudz, ko mēs saņemam no saviem bērniem, tas pats smaids, tas pats apskāviens, tas pats mīļā ķiķināšana vai varbūt tas, ko viņš ir iemācījies no jums. Tas viss ir tas, ko mēs saņemam. Arī tie ir resursi, ko mēs saņemam no saviem bērniem. Bet ir diezgan daudz arī tas, ko mēs atdodam. Un mēs esam pieauguši cilvēki. Mums ir jābūt atbildīgiem par to, kā mēs jūtamies. Neviens nenāks mūsu vietā to izdarīt vai parūpēties par mums, tāpēc mēs varam to ņemt savās rokās, uzskatīt to nevis par egoismu, bet kā par ļoti svarīgu lietu mūsu bērnu nākotnē, mūsu bērnu šodienā un parūpēties par sevi. Un ideālā formula, kura skan, es gribētu, lai jūs to paņemat sevi ikdienas dzīvē, ka sākumā mēs parūpējamies par sevi, pēc tam mēs parūpējamies viens par otru partneru starpā, un pēc tam kopā partneri tālāk rūpējas par bērniem. Ja mēs spējam šādu formulu ieviest savā dzīvē, tad es domāju, ka mēs spētu dzīvot daudz apmierinātāku dzīvi. Paldies, ka bijāt kopā ar mani, un tiekamies nākošreiz!